kultūras dzīves veidošanu, atbalstīšanu un attīstīšanu. Dejai un upes plūdumam ir daudz līdzību. Tās līdz loku tekus sīkajāk te atkal rāmā, bet klusā es garā sagaidām Ādas kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvu Ādā. Tad nolaidus pār klausītājiem. Te nav vien rakstītas maigākas mīlas dziesmas. Basti un baritoni ir vīri un tēvus, kuriem var paļauties. Ar visu balsu spēku un skanējumu gājienā piedalās vīru koris Cēsis. Ar senajām tradīcijām un tautas gudrību, kuriem pieradusies Ādas kultūras centra folkloras kopa Oras. Viņi glabā un nodod tālāk. Līga! Radinieki šācēni! Saukas pamatskola. Ar jaunības sparu un lejas prieku sveicām Mītāras skolas 9. klašu deju kolektīvu Šurumburumats. Nosaukums jau neliek pasvaigi, bet uz skaidrs vienmēr apliecina. Deja ir prieks, sveicība un piedzīvojums. No Mītāras ieradies Mītāras lauku teātris. Cilvēki, kuri zin, ka labs stāsts spēja izdarīt. Novēlam radošumu un prieku gultus skatuves. Dziesma vienmēr vieno cilvēkus. Ar aplausiem sagaidām Mītāras kultūras un tautas koris skan. Lai arī turpmāk skan dziesma, kas spēlēja latvisko garu. No Mītāras pie mums ir arī ieradies deju kolektīvs Mītava. Lai arī kolektīvs šodien pārstāvēts nelielā skaitā, viņa līdzi atved lielu dejas mīlestību un sveicienus no savām mājām. No Skujenes sveicam Skujenes pamatskolas 5. un 9. klašu kolektīvu. Ar dziesmām un dejām mums iepriecina arī Skujenes tautas nama mazie dziedātāji un deju pulciņš. Tieši bērnu smaidi mums visvairāk atgādina, ka par jūsu tradīcijām ir nākotne. Savukārt Skujenes teātris apliecina, ka kultūra dzīvo ne tikai dziesmā un dejā, bet arī stāstos, humorā un cilvēku talantā. Svēta Rāņiera kultūrā Zaubes vēlotāji. Zaubes pamatskolas 1. 4. klašu deju kolektīvs un 5. un 9. klašu kolektīvs Ozoliņš. Dejotāji jauni kā ozoli, stipri zinākāri un gatavi augt kopā ar savu zaidu. Ar domu solos katru deju viņi turpina mūsu tautas deju tradīcijas.
Un tā, lai tagad Nav tāda, kā jums brencītes par rokām. tik un tā. Jā, es nevaru pateikt laiku. Mūsu gājienā ienāk teātris. Lai vienmēr aizvērties pretī jauniem sapņiem. Mūsu sagaida uzgavilējam Zeltas laikmetu griežos staciju organizētājiem un dalībniekiem, cilvēkus, kuri nebaidās uzņemties, darīt, radīt, lai mums nekad nepietrūkst spēka būt kopā. Sveicam Dību, Lauksaimnieku vienību. Kā nākošos sagaidām Siņā Forest valku uzņēmumu, kuru ikdiena saistīta ar mežu, kā apsaimniekošana un mežsaimniecība. Mežs ir mūsu zemes spēks, bagātība un nākotne. Vieta, kur satiekas daba, dabas un cilvēku krāsa. Un gājienu pieskambina Zeltas jauktais koris. Koris ir viena no Zeltas kultūras cīņas balsīm. Dziesma, kas vieno cilvēkus gan spēkos, gan ikdienā. Lai